Sveicināti! Šajā video es jūs iepazīstināšu ar jaunāko mūsu projektu, ļoti modernu mājaslapu, kas ir paredzēta inovatīviem produktiem, proti lādētājiem. Sākam ar starta lapu, tad nav nekā lieka, lapa ir vienkārši, intuitīvi saprotama, mēs neredzam nekādu lielo meņu, jeb izvēlni, tad ir maziņa meņu ar ļoti ātri navigāciju, tad tā saucamā mobilais meņu, un piemēram kontakts, uzreiz varam noskrūlēt uz leju, tad nav papildus ielāde. Kas tad teit ir? Tad kopumā ir saglabāts 3 korporatīvās krāsas, tas ir zaļš, balts, un vietām burti, principā melns un pelēks, 4 varētu teikt. Ja mēs paskatāmies Swedbank, pēc zīmolvedības principu, kā ir veidota Swedbank mājaslapa, tad tur arī dominē 3-4 krāsas. Tad bildes ir uzreiz tādas apstrādātas, redzam dažādiem blikiem, izpludināt aizmugurējo fonu, un uzreiz tad ir uzraksti tieši par lietu, tad, ka šī weblapa ir uzlādes stacijas mājām un publiskām vietām. Tad arī redzam ar blikiem tādiem efektiem bildes, un tad parādīt šī te uzlādes stācija jaunākās paaudzes tehnoloģijas. Tad, ja mēs skrūlējam uz leju, mēs iepazīstamies ar visu informāciju, un visu laiku ir mudinājumi pogas, var arī aplūkot video. Tad vienkārši iekopēts YouTube links. Un ir dažādi efekti, kaut kādas animācijas. Te mēs redzam, ka ir atsauksmes, labākās lietas, kas ir salīdzinājumā ar konkurentiem. Tad diezgan ērti visu pārlūkot. Te jau mēs redzam preces, un atkal ir mudinājumi. Cilvēks skrūlē uz leju, un tad tāds efekts arī animēts, tad skrūlē uz leju un iepazīstina ar informāciju par uzlādes stācijām. Tad, principā, saglabāts one page, vienas lapas princips, un, protams, ir atsevišķa lapa, kas ir paredzēta veikalam. Ir arī raksti, blogi, tad raksti par uzlādi un tā tālāk. Fūters ir iekārtots atbilstoši likumdošanai, tad ir šī privātuma politika, noteikuma, distances līgums un citas svarīgas lietas, bet, protams, ir izcelti kontakti, un te mēs drusku vairāk redzam pogas, varbūt viņas vizuāli nav tik pievilcības, taču prece tiek eksportēta uz salīdzinājumu platformām, kas dod aktīvus linkus uz veikalu, tad mārketings. Aplūkosim, kāds tad ir veikals, arī tur nekā nav tāda sarežģīta, viss ļoti viegla navigācija. Un tad ir preces ar atlaidi, kategorijas, un te krājās nesen aplūkotās preces. Pastīsimies kādu no precēm. Tad diezgan ērts veikals, principā var noformēt pasūtījumu ar 3 soļiem. Principā ar 2 pievienot grozam, var aplūkot grozu un veikt pasūtījumu. Tad video vienkārši iekopēt linku var šajā mājaslapā, un redzam arī, ka parādās papildus preces, kas ir sadarīgas, jeb tā saucamais cross-sale, tad tiek piedāvāts uzlādes stacija, un uzreiz ir iespēja nopirkt, pievienot grozam šo te uzlādes statīvu, tad cross-sale. Un ja mēs paskatāmies tīri no dizaina viedokļa, tad, kā jau minēju, dominē 3 krāsas, zaļās, kas simbolizē zaļo enerģiju. Par logo šajā projektā īpaši neiespringām, galvenais bija uzraksts auto uzlādes, kas sasaucas ar domeina vārdu. Kas te vēl ir interesants? Parādīšu vienu no paralaksa efektiem, kas ir iestrādāts dizainā. Tad redzam katalogu, varam nosaukt veikals vienalga, un tad arī ir bilde, kas salīdzinoši ar uzrakstu mainās atšķirīgi skrūlējot lapu. Šo sauc par paralaksa efektu, un mūsdienīgās mājaslapās ir šis efekts. Tas padara mājaslapu par tādu pievilcīgāku. Un vēlreiz no jebkuras vietas piespiežot kontakti,
Mēs noskrūlējam ātri lapu uz leju, vajadzības gadījumā uz augšu. Nu, lūk, šāds ir mūsu pēdējais projekts, un tad viegli administrējams. Preci tika nosūtīta uz Facebook biznesa lapu, preci tika eksportēta uz Salīdzini un citām platformām, kas palīdz ātri tirgu iekarot vajadzīgās pozīcijas salīdzinājumā ar konkurentiem. Ja arī jūs interesē līdzīga biznesa lapa, droši sazinieties, telefons norādīts komentārā. Visu labu!